Taču es jums šodien iemācīšu, kā var uzlikt uz IPv3 shoutbox. Tas ir pavisam ļoti vienkārši, nevajag pat nekādu modu tur likt, neko. Tā, ejam uz savu app serveri, www, un atveram savu fórumu, mapi, un tā. Reka mums jau ir paraugs, tā kā varam admin vaļā, vai arī vienkārši, vienkārši ieliekam šitos failus forums mapē. Ja mums pieprasa pārlikt, tad yes, spiežam. Jā, un tagad viss ir. Un tagad ejam uz localhostu. Tā. Ejam uz localhostu. Atveram forums mapi. Tā. Ielgamies savā akauntā. Sign in. Spiežam. Tā. Jā. Un spiežam admin cp. Jā, un ielgojamies. Tā. Sistēma settings. Ne, bija sistēma ņemam. Applications modules un manage applications modules. Tā, laikam bija šitais, jā, un viss ir. Un jums būtu te jāparādās shoutbox un jāspiež install. Tā, spiežam install. Un te neko nedaram, pilnībā labāk nemainam. Es pat nezinu, kas ir, bet labi. Davai, continue spiežam. Es neiepauzēšu, jo šitais instalācija nav nemaz tik ilga. Tāpēc arī atstāšu. Tā. Tā. Jā, un tūlīt ielādēsies. Jā, un viss ir. Un spiežam click here to recon applications modules over beaver. Es pat nemāku anglis lasīt, bet kaut ko jāmāk. Jā, un viss ir ieinstalējies, un jums te būtu jāparāda shoutbox. Jā, un, protams, shoutbox būs deskriptā, jā. Un reflešējam vienkārši forumu. Un jums būtu jāparāds. Redzēsim, vai man parādīsies. Tā. Jā, un lūk, ir mūsu shoutbox. Ko darīt? Mēs nevaram čatotiņā. Jā, kur rādīts, kur ir jāiet, lai varētu permission izlabot. Admin cp, members tab, manage users groups, edit a group, shoutbox tab. Tā. Members, manage members. Tā, spiežam. Jā, un lūk. Nē, paņem members, manage members groups, manage members groups. Jā, un lūk, paņemam editot. Jā, un varam shoutbox aļā. Un mēs adminām visas iespējas došu, ka viņš var izdarīt pa čatu. Jā, un complete edit, un ok. Tā, un ar members tāpat, bet es viņam tikai došu iespēju čatot. Un likt kodu un tādā garā. Ņemam shoutbox. Tā, kā nosēdz shoutbox, yes. Un bija password limit, no. Un jā. Spiežam complete edit. Jā, un tāpat ar moderātoru. Moderātoram es iedošu vienu iespēju vairāk. Tā. Kā nosēdz shoutbox, yes. Display, tas jau ir automatiski, bija full limit, yes. Un complete edit. Un ok. Tā, un ar šitā tāpat. Shoutbox varam. Jā, kā nosēdz shoutbox, yes. Bet pārējos nedošu. Un complete edit. Jā, un tagad vajadzētu refreshot un vajadzētu visam iet. Tā. Jā, un rekur ir mūsu shoutbox varam izsēt.
Jā, un lūk, ir viss. Tā, kā uztaisīt, lai būtu šitais, viņš būtu zemē, uz tā kā uz leju, tā kā atkal dzīvēs piemērs, VAMLV. Tā, ot šādi, kur viņš būtu lejā, bet es šito vēl neesmu pats atklājis, ka šito var uztaisīt tā, labi, to pēc kaut kādā atradīšu, tā, ejam uz Oskars APVSS, Shotbox, Oskars APP, Shotbox, Settings, Global Configurations, jā, nepreiz, Oskars APP, Shotbox Settings, vai Manage, Overweaver, spiedīsim šo, nē, Oskars APPs, un Shotbox, un man ir, šitā, ne, es jau esmu aizmirsis, kad, un šitā Global Shotbox. Jā, rekur ir. Un nomenām Global Shotbox lūk uz Tchem 2. Un update settings. Jā, un tagad reflešojam. Un vajadzētu būt. Jā, un lūk ir viss. Tagad viņš skaistāks izskatās. Nezinu, man patīk tagad tā labāk. Jā, un arī te būtu jums jāprāt Shotbox, ja jūs esat uzlikuši tādu skinu, kā es biju iepriekšējā pamācībā iedevis. Jā. Un tas laikam arī būtu viss. Pagad, pasīšos vēl kaut ko. Tools paņemsim. Jā, te nekas nav. Jā, tas arī viss. Paldies, ka skatieties, lai veicas.